Tu pieminēji to lietu, ko īstenībā es arī gribēju varbūt pieminēt, kad ir svarīgs tas moments, kad sievietei ir jāredz, kad ir arī citas sievietes, kuras arī līdzīgi dzīvo. Jā. Tad tā ir tā, pat ja par vidi runā, tā ir tā vidi, kas viņai jāredz, jo savādāk viņa domās, te viens tāds jampampiņš domā par kādu ģimeni, man te rekur apkārt visus vecenas beigās karjeristas, močī, bliež, tur rekur ceļojumi, skaistas bildes Instagramā salikušas un vēl viss kaut kas cits, jā. Un ne viņa saprot, ka viņa viena pati tiek, kā lai saka, tāda nolikta tajā situācijā, ka viņai ir jāpilda kaut kāda funkcija, ja, ko vīrs prasa no viņas, jo visu to, ko tu nosauc, viņai pa lielam neinteresē, kamēr viņai neizveidojas tā apziņa par to, ka tas ir pareizi. Apziņa viņai izveidosies par to, ka viņa, jo šodien sievietes netic vīriešiem. Ja, agrāk viņas ticēja vīriešiem, ja, tad, kad vīrieši, tad mēs runājam, kad ar spēku valdīja visu, ja, jo no vīriešu spēka bija atkarīgi praktiski visu sieviešu dzīvi. Un vai viņi izdzīvos vai neizdzīvos, un gribot, negribot, viņai nācās pakļauties, un viņi sāka gribēt pēc tam pakļauties. Ja, jo tas vīrietis viņu aizsargāja, viņš viņu nodrošināja, viņš viņai visu tur darīja, un tā. Ar šodien sabiedrībā tas vairs nav vajadzīgs no vīrieša. Bet kā panākt to, lai tā sieviete lai tā sieviete sāktu domāt, ka viņai vajag to, ko tas vīrietis no viņas grib, ka viņai pašai to vajag. Un te ir tas, ko tu minēji, jā, tās vides radīšana. Es gribēju, lai kāds līdz tam aiznes. Ja? Vide, kurā viņa redz, kad ir vēl kāda sieviete, ar kuru var dalīties šajās pašās tēmās. Sieviete visu dara uz hormoniem. Viņai vajag iedvesmu, lai viņai tie hormoni kustētos. Ja sieviete pati nespēja radīt iedvesmu sevi, tad, ja sieviete nav audzināta sievišķīgi no mazotnes, ja? Šodien neviena sieviete praktiski netiek audzināta sievišķīgi no mazotnes, tad viņai hormoni izbeigsies. Viņa prasīs, uztais man atkal hormonus. Tu netais, tad es iešu meklēt citur, kur dabūt to hormonu pacēlumu. Ja? Lai interese viņai ir ar to nodarboties. Ja? Ik pa laikam vajag interesi. Ir, protams, sievietes, kuras nav tik atkarīgas no hormoniem. Tad ar viņām ir stipri vienkāršāk veidot attiecību. Bet pārsvarā gadījumos tās sievietes vīriešus neinteresē. Jā, viņiem jo tur nav šūpoles augšā, lejā vīrieši grib visu laiku asas emocijas attiecībās izjust. Tad ir augšā, tad ir nenormāla bauda, un tad ir pa seju dabu atkal bauda, atkal pa seju dabu.